This meeting is being recorded. Šalom, labvakar visiem! Inga, tev ir mikrofons ieslēgts, var izslēgt, lūdzu. Paldies! Tad prieks jūs visus redzēt. Es sapratu no vīra mātes, kad joprojām Latvijā atzīmē neatkarības dienu, tad visiem arī apsveikumi. Un mēs saprecējāmies arī neatkarības dienā, bet mēs svinam pēc ebreju kalendāra. Bet tik pēc 19 gadiem sakrīt datums, tad arī reizēm sakritīs arī. Tātad mēs runājam šoreiz arī par dzīves ciklu. Pagājušreiz iesākām nedaudz, un šodien es domāju, ka mēs pabeigsim visu tās galvenās lietas, kā rīkoties dažādās situācijās, arī kas nav tā kā ieteikts tajos 7 likumos, bet kā pareizi būtu rīkoties. Tātad mēs pagājušreiz runājam par bērniņa dzimšanu, ka būtu labi to svinīgi atzīmēt, mēs priecājamies, tā ir laba lieta, ka tas ir pirmais bauslis vairoties un augļoties, un tā ir laba lieta, kad ir bērni. Un mēs to atzīmējam ar priecīgu notikumu. Un tālāk jautājums ir par dzimšanas dienu. Vai mēs katru gadu atzīmējam mūsu dzimšanas dienu, kad mēs piedzimām? Jo varētu arī skatīties uz to ar pesimistisku tādu viedokli, kad es tuvojos savam mūža galam, kāpēc atzīmēt un kāpēc priecāties par to. Un tad Bāl Šem Tov ir tāds hasidut rabīns, kas māca, ka dzimšanas diena ir tāpat kā Roša Šanā, kā jaunais gads. Ja mēs runājam arī par Roša Šanā, pavisam nesen, tas ir kā tiesas diena. Tad, kad visas grāmatas tiek atvērtas vaļā un izpētīti cilvēka darbi, un mēs varam tos uz labu vai uz sliktu, ja, un tiek novērtēts šis mūsu pavadītais gads, tas pats būtu arī ar dzimšanas dienu. Tā kā mēs atzīmējam pasaules dzimšanas dienu, ko pasaule tika radīta, tāpat mēs varētu atzīmēt arī dzimšanas dienas tāpat, un arī tā būtu tāda kā atskaites punkts, iespēja apdomāt pagājušo gadu, vēlmes, ko izlabot, ko es vēlētos nākamajā gadā. Tāds punkts, tā kā arī tā kā tiesas diena un sevis tāds kā kontrolas pārbaudes posms. Un ebreju gudrie saka, kad pasaule tika radīta ik priekš viena no mums. Kad katram cilvēkam, Talmudā ir rakstīts, katram cilvēkam vajadzētu saskatīt, ka pasaule ir radīta, visa pasaule tieši priekš manīm. Tas ir zvaigznes, visums un visi tālāk, tieši tas viss tika radīts priekš manīm. Un tad mēs varam to saskatīt kā nevis tā kā lutināties un kā egoisms un visu tikai es, bet tieši no atbildības viedokļa. Man ir liela atbildība visas pasaules priekšā par to rūpēties un sargāt, un tāpēc arī šajā savā dzimšanas dienā būtu iespējams vēlams arī veikt kādu labu darbu, kas iespaido visu apkārtējo pasauli. Tālāk mēs vēlamies apskatīt jautājumu, kopš kura brīža cilvēks varētu tikt skaitīties un uzņemties tā kā atbildību par likumiem, par šiem 7 nosiešu likumiem, par baušļiem, kopš kura brīža bērns ir skaitās jau pieaudzis un var gan uzņemties par to atbildību. Tad ebrejiem judaismā ir tāds jēdziens bar micva un bat micva. Tas ir, kad puisim ir 13 gadi, tad viņš kļūst bar micva. Tas burtiski tulkojot ir baušļu dēls, baušļa likuma dēls, kad viņš ir
pienācīgs un atbildīgs uzņemties šos likumus, un meitenēm tas ir no 12 gadiem. Tātad mēs vēlamies arī noskaidrot, kurā brīdī arī nosieši varētu teikt, tagad tu esi atbildīgs un kurā brīdī varbūt cilvēks sajūt un saprot un vēlās tuvoties visu varenajam un pildīt visu varenā gribu un arī aptvert, ka šie likuma pildīšana viņu pietuvina pie visu varenā un tāpēc, kad viņš varētu uzņemties šos baušļus. Tad ebrejiem mēs teicām, tas ir no 13 un no 12 gadiem puisim un meitenēm. Un tad nosiešiem ir vairāki tādi kā viedokļi. Ir ravīni, kas saka, tas varētu būt jau mazā bērnībā, jau kopš bērniņš saprot, kas ir labs un kas ir slikts. Kad tur nedrīkst sist, nedrīkst tur ņemt otra mantiņa nost, vai arī, kad ir arī otrs variants varētu būt, kad ir arī tieši tāpat kā ebrejiem no 13 vai 12 gadu vecumā. Un trešais viedoklis, pie kura pieturās arī Ravīns Uri Šerki, Nosiešu pasaules organizācijas vadītājs, un arī daudz pie tā pieturās ir tieši Ravīna Kuka. Ravīns Abrahams Ichaks Kuks, viņš ir no Latvijas, dzimis Bauskā. Viņš dzīvo arī Daugavpilī, viņš ir pirmais Izraēlas galvenais ravīns pirms 100 gadiem. Viņš ir ļoti tāda liela, nozīmīga persona Izrēlā bijusi. Un tā daudz, protams, studē viņa grāmatas, un tas ir ļoti augstā līmenī grāmatas. Tad viņš saka, ka katra sabiedrība varētu atzīmēt šo datumu tieši viņiem atbilstoši pēc viņu vajadzībām. Tad arī Rabīns Uri Šerki arī tā veica aptaujas, un viņš atklāja, ka Filipīnijā prasot cilvēkiem, kurā vecumā jūs esat bērni, ir tā kā pieauguši, var uzņemties atbildību, var paši par sevi parūpēties, tas ir arī strādāt un apgādāt sev iztiku un vēl palīdzēt par ģimeni. Tad tas bija 14 gadi vai 15 gadi. Un toties Kanādā un vairāk rietumu pasaulē, viņam bija atbilde 17 gadi. Tā kā mēs arī varētu, katra sabiedrība varētu arī, tas būtu individuāli, varētu arī veikt kādu kā sanāksmi un spriest par katru konkrētu jaunieti, kad tu esi atbildīgs, un tad, protams, arī uzņemoties atbildību, likuma priekšā arī, ja ir sots jāsaņem, tad arī viņš ir pelnījis, un viņš var par to nest atbildību un arī saņemt sodu. Tad varētu katru individuāli izskatīt, un varētu arī tā vairāk arī, kā teikt, nolemt kopīgi tā viduvēji par visiem jauniešiem mūsu kopienā, kāds vecums mums liekas piemērotāks. Un tad, ko mēs darām tajā dienā, kad ir mūsu tā dzimšanas diena, kad cilvēks var uzņemties šos likumus. Tāpēc, ka viņa vārds, šīs dienas vārds skaitās baušļa vai likuma dēls vai meita, tad būtu pareizi arī veikt kādu labdarību, kādu bausli, kādu likumu, kaut ko iepriecinošu. Tas būtu norganizēt kaut kādu palīdzību, piemēram, slimajiem vai trūcīgajiem, kaut kādu labdarības darbu, tas būtu tā ļoti nozīmīgi, arī bērns atcerētos visu mūžu. Protams, tā ir dzimšanas diena, var arī dāvanas, tas arī iepriecinās, bet būtu svarīgi arī tieši šis labais darbs, kaut kas tāds simbolisks, un mēs atzīmētu to ar ģimenes lokā, ar maltīti, ar priecīgi kopā ar draugiem, un kad jaunietis vai jaunieti varētu arī pastāstīt kaut ko, ko viņš ir mācījies no Toras, vai vispār par ticību, vai par Izraēlas tautu. Tas būtu svarīgi. Protams, ir vienmēr ar izdevumu, nepārspīlēt ar izdevumiem, nevajag, bet kā pieklājīgi, bet tomēr svinīgi un skaisti atzīmēt šo dienu, kad mēs uzņemamies atbildību par likumiem.
Un tad par laulību tagad. Kā jau es teicu arī par bērniņu, tad pirmais likums ir augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi, iekarojiet zemi. Ivritā ir vairāk sakne iekarojiet. Tātad tas būtu arī visu varenā griba ir dibināt laulības šūnu. Un tas arī ir nepieciešams arī veselīgai ģimenei un bērniem, kad ir konkrēta tāda saistības, vienotība, obligācijas vienam pret otru, kad tiek dibināta tāda uzticama bāze, droša vieta, kur mēs jūtam atbildību viens par otru, jūtam, ka mums ir rūp viens otrus, un mēs par vienu otru rūpēsimies un sargāsim, kad tad mamma, tēvs un bērni un Tora uzsver tieši tas ir pareizi un tas ir labi, kad tā ir radītāja griba. Un neskatoties, kā varbūt citās kultūrās tas tiek skaistīts kā tieši varbūt mazāk svarīgs vai pat vajadzētu kaunēties no tā, ka cilvēki vēlas būt kopā un apprecēties. Jo, piemēram, ir kultūras, kurā svētam būt, tas ir tieši atturēties no laulātās dzīves. Un ivritā ir Izrēlā, ebreju kultūrā, Torā ir tieši pretēji. Ceremonija, kurā vīrs un sieva apprecās, ivritā sauc kidušīni. Kidušīni no vārda kadoš, svēts. Tas ir tieši ļoti liels svētums, un Tora māca, ka tur, kur ir precēts vīrs un precēta sieva kopā, tur ir šhinā, visa varenā klātbūtne. Tieši tajā vietā. Un, protams, arī ebreju gudrie māca, ka cilvēks, kad viņš ir vecpuisis, ka viņš ir viens pats, vai kad viņam ir vēl persona cilvēki, ar kuriem viņam ir jāsadzīvo zem viena jumta. Tas, protams, arī viņam izveido viņa raksturu, viņš piebriest, viņš pieaug, viņš mācās stipri vairāk arī piedot, saprast otru, dalīties. Tas, protams, arī viņu pilnveido kā personību. Arī ar bērniem nevienmēr ir viegli visiem. Un tas arī tieši pilnveido cilvēku. Un tā ir visu varenā griba. Tieši tad mums ir iespēja ar savas īpašības visvairāk apslīpēt un veidot. Un tad ir jautājums ir tāds, kā tad mēs noformulējam šo laulību, kā tas būtu pareizi, kad kurā brīdī sieva un vīrs ir saistīti viena ar otru, un viņi ir aizliegti citām personām. Kā mēs zinām, tas arī viens no 7 nosiešu likumiem ir pārkāpt laulību, ir arī aizliegtas dzimuma attiecības, tas arī ir viens no aizliegumiem, un kurā brīdī tad viņi skaitās, ka viņi viens otram viņam ir pienākumi vienam pret otru. Un tad Rambams māca, Ravīns Rambams, arī no viduslaikiem ļoti liels un svarīgs ravīns, jūs droši vien esat dzirdējuši drusciņu šo vārdu, tad viņš māca, ka pirms Tora tika dota, tad, kad vīrietis vēlējās apprecēties un sieva vēlējās apprecēties, viņi satikās kādā publiskā vietā, viens otram iepatikās, un ja viņi bija abi ieinteresēti apprecēties, viņi vienkārši varēja sākt dzīvot kopā, un no tā brīža viņi būtu vienu ar otru saistīti un aizliegti citiem. Un kopš brīža, kad mums dota Tora, tas tomēr ir savādāk. Un ja vīrietis un sieviete satiekās un vēlās apprecēties, tad Tora māca, ka būtu pareizi viņiem veikt šo tādu procedūru, lai tas nav tā vienkārši kā dabīgā līmenī, bet varbūt kā pat dzīvnieki, kā vienkārši satiekās un viņi ir kopā, bet viņiem ir saistības un ir šis svētuma elements, ir likumi, ir visu varenā pavēles un griba, kā mēs daram šo par godu visu varenam ar šķīstību un svētumu,
un pareizību. Un tad mēs mācāmies, ja Tora šis ir obligāts pienākums ebrejiem, un nosieši varētu arī vienkārši dzīvot kopā, un viņi arī skaitītos kā vīrs un sieva, bet mēs varam mācīties arī nosiešanu no šiem Toras likumiem, un arī varētu mēs uzņemties šos likumus, un tas būtu pareizi un skaisti, un mēs to arī mācāmies. Ir Toras midrašim, rabīnu gudrio stāsti, kad Jēkabs atgriezās atpakaļ uz Izraēlas zemi, viņš apmetās dzīvot blakus Šehem pilsētā, Šehemas pilsētā, un tad blakus pie, un tad viņš viņus apmācīja tieši šos laulības rituālus, ka pirmais būtu liecinieki, un tas nav, kā teikt, mēs vienkārši dzīvojam kopā, bet ir liecinieki, kur mēs viņu priekšā solam uzticību, un otrais būtu arī kaut kāda dāvana, šodien parasti tas ir pieņemts gredzens, kad līgavainis dāvina sievai gredzenu, un trešā lieta arī ir šķīstība. Šķīstība tas būtu kā ebreju likumiem ir pagremdēties ūdenī sievietei. Un to mēs varētu arī visu arī nosiešu uzņemties, kas vēlās. Un tad ieteikums ir tāds. Ne visi rabīni piekrīt, bet ir, kā teikt, parasti ir tāds izteiciens arī ebreju vidū, tev ir uz ko paļauties. Ja ir kāds rabīns, gudrs, svarīgs rabīns ar tādu viedokli, tad tev ir uz ko paļauties, un tu vari iet arī kaut vai pēc viena rabīna. Protams, viņš ir dievbijīgs un cienījams rabīns, kaut vai citi rabīni domā savādāk. Kad ir mums vienmēr rabīnu vidū ir atšķirīgi viedokļi, bet tas ir tādas tālāk nesvarīgākas lietas. Pavisam svarīgākajām un bāzes lietām tur nav nevienu strīdu, šaubu vai dažādu viedokļu, bet tas ir tāds par tādām tālākām lietām. Un ja ir kāds rabīns, kas uzskata pēc šāda viedokļa, es varu iet pēc viņa viedokļa. Tad mēs sakam, kā būtu pareizi. Ka būtu draudzes vidū būtu pierakstu grāmata, kurā tiek pierakstīti cilvēka vārds, vīra vārds, sievas vārds, cik viņu vecums ir, vai viņu nodarbības, no kurienes viņi ir, viņu darbs, profesija, tiek pierakstīts nedaudz par viņiem, un tad otra lieta vajadzētu būt arī lieciniekiem, kādu cilvēku priekšā mēs arī šo pierakstu veicam, un hupā būtu pareizi, skaisti, un tas hupā ir, ja es nekļūdos latviski, baldehīns, tāds balts audums virs ar 4 stūriem, ko novelktā un virs laulātā pāra. Tas arī simbolizē visuvarenā klātbūtni, pazemību visuvarenā priekšā. Mēs pildam visuvarenā likumus, mēs viņu cienam un mīlam. Tad zem tā baldehīna hupā dod gredzenu, un līgavainis dodot gredzenu sievai saka, ar šo tu esi man svētīta, pēc nosiešu tradīcijām. Protams, skaisti saģērbties, kāzu kleita, un mums ir arī 7 svētību vārdi, ko mēs varētu teikt pateicību lūkšanas, kas arī ir rakstītas, ja jūs zinat, ir nosiešu sidurs, ko izdeva arī rabīns Ūrijs Šerki, un tas ir praktiski arī 7 svētību vārdi, ko arī saka ebreju hupā kāzās. Tad viens ir par visu varnēju, ka tu esi radījis, tu saka uz vīnu, un tad pirms viņu dzer, pasaka šos 7 svētību vārdus, un tad viņu dzer arī. Tad pirmais ir, ka visu varenais ir radījis vīnogulāju. Tad otrais ir, ka visu varenais ir radījis visu savā godā, sev par godu, savā godībā.
Tad trešais ir, ka visu varenais ir radījis cilvēku. Ceturtā svētība, kas es radīju cilvēku savā līdzībā. Un paldies visu varenais, ka tu esi radījis cilvēku arī. Tāpat beidzās. Un tālāk ir samērtisma, kad visu varenais iepriecina mīļotos tuviniekus, tā kā iepriecināja arī paradīzē. Un visu varenais tu esi svētīts, ka tu iepriecini līgavaini un līgavu. Tas ir viss. Tad ir 7 svētību vārdi. Un, protams, svinīgas maltītē kopā ar tuvajiem un mīļajiem priecāties, atzīmēt šo notikumu. Un tātad laulības ir vispār optimistisks skats uz dzīvi, ka visu varenais radītājs ir radījis labu pasauli, kurā mēs redzam mērķi, un mēs vēlamies būt kopā, mēs vēlamies dzemdēt bērnus, un bērni ievest šī pasaulē, kur ir droša un uzticama vieta, un dibināt ģimeni. Ebreju kāzās mēs parasti saplēšam glāzi. Glāze, kā saplēst vispār kaut ko, tas ir drusku tāds tā kā trauru elements. Un ebreji to dara, jo viņi piemin, ka templis joprojām nav uzcelts. Un mums pietrūkst šis templis. Mums ir tik daudz likumi, kas ir saistīti ar templi tieši, kurus mēs nevaram veikt, jo mums nav tempļa šobrīd. Un tad Talmudā ir rakstīts, ka tempļa iztrūkums tas nav tikai ebreju iztrūkums, jo patiesībā, kā templis tika nojaukts, tā tas iespaidoja uz visu pasauli, kā teikt, visu pasauli kā pagrima tāda kā depresijā vairāk tā kā bēdās. Ebreju gudri arī skaidroja, tā kā dzels bies kaut kāds aizskars, kas mūs atdala no visu varena, un stipri grūtāk ir sasniegt visu vareno, kopš brīža, ka nav templis, vienkārši templī ienākot, viss nebija nekādu jautājumu, viss bija skaidrs, viss bija tik viegli un jauki, un tas nozīmē arī visa pasaule. Patiesībā viņiem pietrūkst templis, ir ļoti daudzi teicieni un nostāsti, kad arī tas nekas nav bijis tik skaists kā templis, arī garīgā nozīmē. Tas tiešām nesa cilvēkiem prieku arī visai pasaulē. Un tāpēc arī nosieši varētu, protams, uzņemties šo tradīciju un kāzās, laulībās saplēst šo arī glāzi kā simbolu, kā skumjas un ilgas pēc templi. Un tālāk nedaudz par šķiršanos, protams, ebreju tradīcija atļauj šķirties, Tora atļauj šķirties, un mēs varam arī vienkārši skatīties to pavisam tādam loģisku skatījumu. Ja tas nebūtu pareizi, to, protams, kaut kādi egoistisku principu pēc, kaut kādus kašķis vai kaut kāds vienkārši skandāls, un neviens nevēlās piekāpties, tad šķiramies. Protams, ne pa labi, pa kreisi, un tas nav viegli prātīgs process. Bet, ja cilvēkiem tiešām nav labi kopā, un viņi cieš, tā nav visu varenā griba. Tas nenes svētību, un tad būtu pareizi viņiem izšķirties. Un interesanti, es lasīju, kad arī izšķiroties, arī dvēseles izšķirās. Ja mēs sakām, ka laulātais prāris, viņam ir viena dvēsele, pusdvēsele sievai, pusdvēsele vīram, viņi kopā veido vienu dvēseli. Un izšķiroties, arī dvēseles izšķirās. Tas arī interesanti. Arī tajā saulē viņas vairs nebūs kā laulātais pāris. Bet, protams, tas drīkst, un tas būtu jādara. Ja mēs nesadzīvojam, mums nav labi, mums nevajadzētu ciest nekādā gadījumā. Protams, neviegli prātīgi, bet tas ir atļauts.
Un to arī vajadzētu veikt draudzes priekšā, kāda vai draudzes vadītāja priekšā, ierakstīt grāmatā, lai tas ir oficiāli, un kopš šī brīža tad mēs atkal varētu būt sieva atļauta precēties ar citu vīru. Un arī rabīns Urijs Šerkis saka, arī pierakstot to liecinieku priekšā, vīrs saka, tu esi no manis šķirta, vai arī ne obligāti abiem jāsaka, vai arī sieva saka, es aizeju prom no tavas īpašuma, nekā es nezinu īsti tavā, nu, nezinu, kā iztulkot pareizi ir šūt, tavā, teiksim, īpašumu, bet, ne īpašumu, es nezinu, kā pareizi iztulkot, un sieva saka, es esmu aizeju prom no tevīm, un es esmu atļauta citam cilvēkam. Un tad viņi varētu, protams, veidot jaunu dzīvi. Un pēdējā tēma, kas ir palikusi mums, tas ir par dzīves beigām. Kā visas kultūrās mēs redzam, kad ir kaut kādas ceremonijas un tradīcijas, kā cilvēks atšķirās un pavada šo savas pēdējās stundiņas uz zemes, un ir kaut kādas ceremonijas, kad cilvēks, kad viņu apglabā uz zemes, un ir kaut kādas tādas tradīcijas. Un tas, protams, ir arī pareizi un labi, un tas vajag arī visiem viņus vajadzētu arī iemantot un tā rīkoties. Jo pirmām kārtām, ja mēs zinām, ka cilvēks, kuru katru brīdi atstās šo zemi, savu miesu, tad būtu svarīgi, ka viņš nebūtu viens tādos brīžos, ka viņš būtu vismaz ar vienu kādu cilvēku, vai kopā ar kādu tuvinieku, vai ar vairākiem, un, protams, runāt labas un gaišas domas, un pavadīt viņu un dot viņam spēkus pāriet uz šo nākamo pasauli. Pareizi būtu cilvēkam pirms nāves izstāstīt visu varenajam savus grēkus un nožēlot un doties viņam šķīstam augšā atpakaļ savu dvēseli atgriezt pie radītāja. Un arī ebreji saka, un arī nosiešiem tas būtu pareizi teikt šo pantu, Šmā Izraēle, klausies Izraēle, visu varenais Dievs ir vienīgais Dievs. Kā teikt, tas būtu mans tāds tulkojums. Un labi, ja ir pēc tam mēs varētu mums būtu ļoti svarīgi uzmanīties, nekādā gadījumā nepasteidzināt cilvēka nāvi. Tas būtu pat iespējams kaut kādas vienkāršas darbības ļoti vajadzētu uzmanīties, vai pārlikt uz citu vietu, vai pat spilvenu kaut kā izņemt, vai kaut ko, ja kaut kāda darbība varētu pasteidzināt cilvēka nāvi, tas ebreju viedoklī tas būtu tāpat kā slepkavība. Tas pats būtu, ja mēs arī runājam par to mūsu pirmajās lekcijās, tas pats būtu, ja cilvēks ļoti mocās, nedrīkstētu pēc ebreju, pēc Toras, nedrīkst pasteidzināt cilvēka nāvi. Ir tādi uzskati citais ārstnieciskās vietās iestādēs, ka viņam pasteidzināt viņa miršanu, lai viņš nemocās. Mēs varētu dot precāpju zāles un varētu iemidzināt, varētu veikt viņiem visādus citādas darbības, bet nepasteidzināt viņa nāvi. Par to ļoti, ļoti ir jāuzmanās. Mēs nenosakam, kad cilvēks ir dzimis un kad cilvēks aizies, un tas ir tikai vienīgi visu varenā rokās, un konkrētajā brīdī, konkrētajā stundā cilvēks aizies no šīs pasaules. Tālāk par apglabāšanu. Tora saka cilvēku apglabāt zemē, no zemes tu esi nācis, un zemē tu atgriezīsies, ja no zemes pīkšņiem. Un ir citas valstis, kas ekonomisku iemeslu dēļ cilvēkus varbūt kremē, sadedzina. Tātad,
ja tas tikai tiek veikts cienīgā veidā, tad to varētu atļaut arī nosiešiem, bet ebrejiem tas ir aizliegts. Un kāpēc mēs ļoti arī cienam arī cilvēka mirstīgās atliekas, kad viņa dvēseli jau tur vairs nav, jo mēs to uzskatām, ka cilvēka ķermenis ir bijis kā trauks dvēselei, un dvēsele ir tā, kas ir radīta visvarenā līdzībā, visvarenā tēlā, un mēs arī cienam šo trauku, tas būtu kā apģērbs. Mēs arī cienam un pasakamies viņam, kad šis cilvēks ir bijis ar mums, un tāpēc arī mēs attiecamies ļoti cienīgi arī pret cilvēka ķermeni, un vienīgi cienījamā veidā viņu apglabāt, un, protams, arī bērēs runāt par viņu labas lietas, un pieminēt tikai labos un nesliktos darbus. Un ja iet runa par orgānu ziedošanu, tad mēs varētu ziedot orgānus, ja tas izglāb cilvēka dzīvību. Es zinu, kad ir arī citi ravīni, varbūt, kas stingrāk par to uzskata, bet Izrēlā ļoti daudz arī ir, es nekļūdos, pat visvairāk no visas pasaules tiek, piemēram, arī nieres ziedotas. Jo cilvēki zina, ka ir gana cilvēkam ar vienu nieri, un tad otru ziedo kādam citam, un tas izglāb viņa dzīvību. Likās, tas arī tāds, es zinu, arī reliģiozi un arī nereliģiozi ebreji to dara, un tas tiek uzskatīts kā liela dzīvības glābšana, un, protams, arī mēs to varētu darīt, arī paņemt, arī šobrīd, diemžēl, karā, ļoti daudz arī armīnieki, ja viņi vēl ir, viņi nomiruši ir, piemēram, slimnīcā, un viņu orgāni ir labā stāvoklī, tad viņus arī pārstādes, arī vakar lasīju, vai 7 cilvēkiem sirds, plaušas, nieres, aknas, tas izglābt kādus citus cilvēkus, tas būtu atļauts. Un tad mēs izrādam cieņu aizgājušam, un būtu tādas trauru tradīcijas. Kā teikt, es zinu, ka Latvijā parasti rīko ne svētku galdu, bet bēru galdu, un visi kopā sēž, un tā arī varētu būt laba tradīcija. Bet Izrēlā vairāk tieši ebreju tradīcija, Toras tradīcijas, ka tas, kas ir cilvēks, kurš ir tas sērotājs, piemēram, tas ir vistuvākais loks. Ir mamma, brāļi, bērni, ne tur brālēni un vecvecāki un tālāk radinieki. Tieši tuvie radinieki, viņi skaitās tie traurinieki, ja ir tāds vārds, un tieši viņi tā kā sēž, un Izrēlā uzņem 7 dienas, bet tas nevajadzētu būt obligāti 7 dienas. Un 7 dienas viņiem ir dots periods, kad apstrādāt šo notikumu, pieņemt visvarenā gribu, skatīties uz nākotni ar gaišām acīm, kā mēs turpināsim dzīvot šo periodu, pārejas periodu, pierast pie domas, ka tuvais mīļais cilvēks vairs nav ar mums. Un to mēs arī redzam. Tas nebūtu obligāti 7 dienas vajadzīgs, bet mēs redzam arī no psihologiem, kas saka, ja ir bijis tāds traura periods un iespēja to apstrādāt un apdomāt, tad cilvēkam tas parasti viņš pēc tam ir optimistiskāks, viņš to pieņem vieglāk. Un kas notiek šīs traura dienās? Vienkārši cilvēki uzņem savās mājās, viņu var apmeklēt jebkurš cits cilvēks, konkrētās dienās, stundās, viņš neiet uz darbu, viņš ir tikai priekš tā. Viņam būtu jāsēž uz zemāka krēsla, un arī, kad kāds svarīgs cilvēks, ravīns vai prezidents ierostas viņu apciemot, viņam nebūtu jāceļās kājās, viņa priekšā. Un arī otra svarīga lieta, kad gaida, kad pats traurinieks sāks runāt. Un kamēr viņš nerunā,
tad citiem arī nevajadzētu mēģināt viņu tur kaut ko viņam teikt. Gaida, un galvenais ir ļaut viņam izrunāties un viņu uzklausīt. Un pieņemts arī, protams, pieminēt labas lietas un atcerēties to labo. Un tad arī pēc ebrejiem ir pēc 30 dienām atkal ģimene satiekās, piemin labos lietas, dara kaut ko labu par aizgājēja vārdā, kādu labdarbību. Un katru gadu, reizi gadā arī satiekās tajā nāves dienā, kad tuvinieks ir aizgājis un arī runā par viņu, atcerās par viņu, sēž kopā, runā par viņa, ko mēs varam no viņa mācīties un ņemt savā dzīvē. Un arī varētu veikt kādus labus darbus viņam par piemiņu, viņam par godu, viņa dvēselei par godu. Un tas arī viss. Ja kādam ir kāds jautājums, tad liels paldies jums un ar labu vakaru. Tiksimies nākamajā reizē. Droši vien sāksimies jaunu tēmu. Es vēl paskatīšos, ko. Un arī YouTube ir